Tad mums ir plāns šobrīd padiskutēt, reflektēt to, ko mēs esam dzirdējuši, un es aicinātu man pievienoties šeit Paulu Ābeli, Latvijas finieris, valdes priekšsēdētāja vietnieks, biznesa attīstības sektora vadītājs, kam jau ir pieredze rekrutēt, ilgtspējas speciālists. Antra Birzule, Lidl Latvija, korporatīvās sociālās atbildības vadītāja, kas ir vairākos uzņēmumos šo jautājumu virzījusi. Edīte Kalniņa, valsts nekustamā īpašuma personāla vadības daļas vadītāja, kas arī ir rekrutējusi, es teiktu, viena no tādām lielākajām, man liekas, cilvēku šarādēm, kas pārgāja no dažādiem uzņēmumiem. Inete Juškeviča, Vizma Enterprise personāla direktore. Lūdzu. Tā, laikam man... Tā, kā tad tas mums tā sanāca? Un Gatis Rudzītis. Man liekas, ka Eva un Krista nepiedalās diskusijā, bet jūs varat piedalīties, jūs paliekat. Mums ir nedaudz apjukums, lūdzu. Bet Eva, Kristis jums noteikti jums uzdos jautājumus, tā kā mēs vienteikti pie jums atgriezīsimies. Tā, ūdens, visiem pieejams, ok, labi. Tad man pirmais jautājums jau uzreiz no tā, ko mēs tikko dzirdējām. Katram no jums ir iespēja izteikties. Es varētu Gati palūgt paņemt mikrofonu un padot vienu uz šo pusi un pats paturēt vienu rokās. Un tad pirmais jautājums ir jūsu varbūt tāda pirmā refleksija par to visu, ko mēs šajā pirmajā mūsu diskusijas daļā pateicām. Pārdomas, secinājumi, rekomendācijas, viens vārds jautājums. Kā jūs reflektētu? Edīte, jā, paldies. Ļoti vērtīgs ievads un ieskats. Un šobrīd ir skaidrs, ka ilgtspējas vadītāji, eksperti, datu analītiķi ir pieprasīti un labi algoti amati. Tā vajadzība Latvijas tirgu ir. Tas, kas mani satrauc, ko es redzu arī no jūsu datiem, kas saskan ar manu pieredzi, ir tas, ka šobrīd sevi par ilgtspējas ekspertu var nosaukt jebkurš. Un tas, ko jūs minējāt, ka gan augstskolās, gan arī dažādi mācību uzņēmumi vai piegādātāji tirgu šobrīd piedāvā produktus, mācības, kur mēs neesam pārliecināti par šo speciālistu un ekspertu kvalitāti. Un kas ir tas, ko tie cilvēki, kas maksā, arī nebūtu nemazas naudas par šiem kursiem, webināriem, ko viņi īstenībā tur iegūst? Mans tāds redzējums, es jau ar tevi, Agnes, padalījos neformāli, bet šo visu dzirdot, es varētu teikt, ka līdzīgi kā uzņēmumu vadītājs, labu uzņēmumu vadītāju neizaudzē neviena universitāte un nenosaka laba vadītāja augstās prasmes, viņa iegūtā izglītība. Arī no Jēlas universitātes var iznākt diezgan čābīgs vadītājs. Uzņēmuma vadītājs, kuram ir jāredz ļoti daudz kas. Un līdzīgi ir, manuprāt, pēc manas diezgan ilgu gadu pieredzes ar ilgtspējas. Mēs šeit runājam vadītājiem, un šeit es, ja Agnesē oponēju, es ar visu savu pieredzi un vairākām izglītībām oponētu nosaukumam ilgtspējas vadītājs, es teiktu korporatīvās atbildības vadītājs, jo arī šajos daudzos aprakstos mēs izslēdzām ļoti lielu uzņēmuma ilgtspējas būtību. Mēs runājam par populāro trīsvienību ESG, vide, sociālais un pārvaldība. Mēs izslēdzam finanses, kas ir būtiska sadaļa uzņēmumā, lai to visu varētu veikt un nodrošināt. Un tāpēc arī šīs ilgtspējas korporatīvās atbildības CR, corporate responsibility, cilvēks, tas ir multitaskings, tas ir daudz kas vairāk, kā kāda izglītības programma varētu iemācīt, un tur jau nāk talkā jūsu talanti un prasmes atrast,
kas šim uzņēmumam būs tas atbilstošākais cilvēks un kas ir tās precīzākās vajadzības. Jo vienā uzņēmumā jaudīgs būs paša augstākā līmeņa vadītājs ar dziļu izpratni tiešām par uzņēmuma ilgtspēju, un viņam ir vajadzīgi vairāki speciālisti, kas nosedz atsevišķus jautājumus, un būs uzņēmumi, kuros augstākā līmeņa vadītājs saprot, viņš tajā nespēja iedziļināties, varbūt pat viņu tas neinteresē, viņa starptautiskais tīkls to nosaka, ka to vajag, viņam vajag vidējo līmeni jaudīgu, un tad jautājums, un tad ir jājautā šim cilvēkam, kas viņam ir vajadzīgs, lai viņš varētu šos mazos mamutiņus atnest. Es vēl ilgi varētu par šo runāt. Jā, paldies, Anitra. Es neatkārtošos par to, ka es esmu piekritējis tam, ka augstskolā šo te vadītāju ir, nevar sagaidīt, ka izaudzinās, bet man tādas pāris refleksijas arī. Strādāju Latvijas Finierī, kas ir kokapstrādes uzņēmums, un skatoties uz šo te telpu, kurā ir kokastābi un logi, un ir tas prieks sēdēt uz koka krēsliem. Tas gan runājot par ilgtspējas vadītāju, gan par šo te vadības komandu kopumā, ko tu arī pieminēji. Ilgtspēja jau ir tāds komplekss jautājums, kas sastāv no E, S un G, un atsaucoties uz nākšanu uz pasākumu, kur bērns runā, ka daba ir vērtība, patiešām tas tā ir, un ir nepieciešama tāda padziļināta diskusija sabiedrībā, vienošanās, kas tad ir tā daba, kas ir vērtība, jo šajos stabos vairāk kā uz 100 gadiem ir noglabāts CO2, lai saražot šos krēslus, ir darba vietas Latvijā, tiek maksāti nodokļi, tā kā šī diskusija noteikti ir nepieciešama. To es nepretendēju, ka uzliksim ilgtspējas vadītāju plecos, ka viņš šo diskusiju taisīs, bet šī kopīgā pieeja. Tad par redzēto piekrītu, ka ir horizontālā pieeja, ka ir ilgtspējas vadītājs, kuram jāmāk sadarboties ar pilnīgi visu jomu speciālistiem, kur arī nedaudz piemācās vai izprot savu lomu ilgtspējas jautājumos. Bija struktūras schēma vienā no slaidiem, un es vēl pieliktu klāt, ka noteikti arī tehniskā uzturēšana un produktu attīstība ir ilgtspēja, produktu attīstīšana, tāpēc, ka jaunajos produktos droši vien, ka arī ir iespējams tehnoloģijas, kurās ir mazāk oglekļa emisijas vai tehniskā uzturēšana arī varbūt tāda, ka iekārta kalpo 3 reizes ilgāk. Un vēl tas bīns man ļoti patika. Viņš gan bija tāds izmisis 4. vai 5. bildītē, bet jūs ievērojāt, ka visu laiku viņam fonā bija zaļa pļava. Ilgtspēja, tas jau ir sistēmas veidošana, jābūt gatavam kādus 5-10 gadus. Iespējams, bija dažādos gados bīns bildēts, bet ja tas bija tajā pašā gadā, tad viņa ekspektācijas varbūt bija pārāk augstas. Ilgtspējas vadītājiem jābūt pacietīgam. Es runāju par Finieru, kurā ir 2500 darbinieki, lietas nenotiek vienā vasarā, tā kā soli pa solītim 50 gadu laikā. Jā, paldies. Runātājiem neoponēšu vai nepiekritīšu. Faktiski ļoti vērtīgas atziņas, tāpat ļoti vērtīgi, manuprāt, bija šī diskusijas, jeb webināra, semināra teorētiskā daļa, un man par to ir liels prieks, ka šāda iniciatīva ir. Droši vien, ka bija svarīgi, ka tas notiek vēl agrāk, jo ir absolūti pēdējais laiks, lai no tāda brīvprātīgo hobiju pulciņa ilgtspējas vadītājs, šī loma pārtaptu par tādu respektablu, cienīgu un cienījamu profesiju uzņēmumā. Tāpēc, man liekas, ārkārtīgi vērtīgi, ka to kāds kustina izglītības virzienā. Mēs kā kokapstrādes arī ražošanas pārstāvis gribu apliecināt un piekrist 3 dāmām, kuras sākumā runāja, un apliecināt, ka mēs saskārāmies ar tieši visiem šiem pašiem jautājumiem, izaicinājumiem.
jau no 19. 20. gada, kad mūsu klienti prasīja mums visādus dažādus sarežģītus ilgtspējas jautājumus, meklējām iespējas, kā varētu apmierināt šo klientu vēlmi, dabūt atbildes. Mēģinājām saprast, vai vispār Latvijā ir iespējams atrast kādu speciālistu. Sapratām, ka nē, pat Agnes bijām paaicinājuši pakonsultēt mūs. Un sapratām, ka mums jāmeklē savs speciālists, bet mēs nezinājām, tā kā dāmas jau teica, mēs nezinājām, ko prasīt tam speciālistam, ko viņam uzdot darīt, ko no viņa gaidīt. Un sapratām, ka ir pašiem kaut kādi jāmācās kaut kas drusku, jāsaprot vairāk, kas notiekās ar šiem sarežģītajiem jautājumiem, kā uz viņiem atbildēt. Un tad beigās atradām vienu speciālistu, kurš tad arī mums palīdz tagad darboties un pareizi pasniegt šos visus jautājumus pareizā iepakojumā, es teiktu, jo daudz uzņēmumu dara ilgtspējas jautājumus jau visu laiku, un vienkārši tas ir loģiski, ka tas viss tiek darīts. Vienkārši neviens to nezina, ka tas arī aptver šos ilgtspējas visus jautājumus, ja tajā neiedziļinās. Paldies liels par jūsu komentāriem. Un tad nākamais jautājums arī jums visiem, bet ja jūs nevēlaties atbildēt, jūs varat neatbildēt. Kāda ir jūsu pieredze tieši ieviest ilgtspēju, un vai tam ir vajadzīgs bijis speciālists vai vadītājs līdz šim? Es varu sākt tāpat kā mēs sakām, ka jebkuram cilvēku vadītājam, struktūrvienības komandas vadītājam ir jābūt nedaudz personāla vadītājam, nedaudz komunikācijas speciālistam un tā tālāk. Tieši tāpat jebkuram komandas līderim ir jābūt arī šim te ilgtspējas vadītājam. Un, ja es runāju par mūsu organizāciju, tad mums šādi te sporādiski šī te ilgtspēja notika vai tika pamazām kustināta. Un, kaut kas iekrita personāla vadības lauciņā, kaut kas iekrita tā cilvēka atbildībā, kas ir atbildīgs par darba vidi, ofisu, lielā mērā, protams, uz to amatu, kas ir saistīts ar mūsu gadījumā, ar šo te elektrības patēriņu un datu centriem, jo mēs izstrādājam IT risinājumus. Tā kā tas ir noticis faktiski gadiem, un mūsu mācu uzņēmums Visma ļoti to veicina, bet pat šis gads ir tāds, ka mēs sākam ne tikai tā sporādiski, bet tiešām ļoti sistemātiski šo te ilgtspēju kustināt un celt tādā jau uzņēmumu pārvaldības līmenī. Jā, mums... Bet varbūt papildus tad sanāk, ka tās impulsi bija vairāk no mātes uzņēmuma. Es teiktu, tas papildināja to, jo ja mēs runājam par vērtībām, tad mūsu uzņēmuma vērtības arī pirms mēs kļuvām par šīs te korporācijas, nokļuvām šīs te korporācijas saimē, tās vērtības mūsos dzīvoja, gan mūsu cilvēkos, gan mūsu veidā, kā mēs strādājam ar klientu. Tas bija tāds labs papildus muskulis, teiksim tā. Paldies, Jā, mēs ilgtspējas vadītāju meklējām un pieņēmām pirms pāris gadiem, bet vārds ilgtspēja, to mēs lietojam gadus 20, un tie darbi, ko mēs esam darījuši, saucot par ilgtspējīgiem, piemēram, gandrīz 85% mūsu enerģijas ir zaļi, vai materiālus mēs arī cenšamies aizstāt fosilos ar dabas izcelsmes materiāliem, vai darbinieki, lai jūtas iesaistīti uzņēmuma pārvaldībā. Mums ir apmēram 600 akcionāri un liela daļa, praktiski visi vadošie un vidēja līmeņa speciālisti un vadītāji ir akcionāri. Šie te visi darbi ir darīti, nevis tāpēc, ka ir kaut kāds ārējais spiediens, bet tāpēc, ka tā ir labi darīt. Bet dažus atpakaļ sapratām, ka ārējā vide mainās, ir kaut kādi jautājumi, kuri paliks precīzāki, uz 26., 27., 28. gadu.
un negaidām šos te gadus, bet mēģinam tad tomēr fokusēties un tās lietas, ko mēs darām, skatīties, kā tas iet kopā ar regulējumu, ar prasībām. Tas, ko ārējie avoti arī prasa, nepietiek, ka mēs būvējam koka māju, to ir jāieliek arī pareizajos mērķos, atskaitēs un tā tālāk. Un pirms koka māju būvējam, mums jau jāmāk pateikt, kāds pasaulē no tā būs labums. Tā kā ar ilgtspējas vadītāja atrašanu un pieņemšanu es pat neteiktu, ka mēs mainām savus darbus, bet mēs labāk apzināmies, kuri no šiem te mūsu darbiem ir patiešām būtiski, kur ir arī uzņēmumam būtiski, kādi varētu būt mūsu mērķi un kāda ir šī te horizontālā loma katrai rūpnīcai, katram vadītājam, katram darbiniekam šo te mērķu definēšanā un sasniegšanā. Tas te mums vēl liels ceļš ir ejams. Pirms vēl valsts nekustamie īpašumi atrada ilgtspējas vadītāju, par ko es noteikti arī varu padalīties, un pirms vēl ministru kabinets un dažādas Eiropas Savienības institūcijas uzlika par pienākumu rakstīt pārskatus un ziņot, mēs jau strādājām pie ilgtspējas, un ilgtspējas mērķi jau ir gadiem ilgi valsts nekustamā īpašuma strateģisko mērķu vidū, bet tas, ko es gribēju teikt, ko es saredzu, es uzņēmumā esmu no 2019. gada vidus, un par ilgtspēju uzņēmums jau strādāju ar to jautājumu un domāju pirms manas atnākšanas, bet tas, ko es noteikti saredzu, ka arī šīs tēmas iedzīvināšana uzņēmumā bija saistīta ar dažiem aizrautīgiem vadītājiem valdē un arī padomas līmenī, kuriem par to dega acis, kuri lielākoties nāca jau ar starptautisku uzņēmumu, dažādu vai banku vai ražošanas uzņēmumu pieredzi, un jā, tas tiešām bija tā aizrautība un deksme, un pēc tam jau tā kā tāda sniega bumba aizvēlās tālāk arī citās struktūra vienībās, un līdzīgi noteikti, kā Vizma pieredzēja, arī tā kompetence ilgtspējas jautājumos, viņa ir dažādos departamentos, gan vides pārvaldībā, gan personāla vadībā, gan arī komunikācijā. Jā, bet tāds sakot, būtiski ir arī šo te atsevišķo cilvēku aizrautību un deksmi. Mēs kā kokapstrādes uzņēmums arī nevarējām nedomāt par šiem jautājumiem, tāpat kā Latvijas finieris, un vienmēr esam domājuši un atbildīgi darbojušies. Bet, protams, pēdējais grūdienis bija tas, kad vairāk un vairāk mūsu eksporta klienti arvien vairāk sāk jautāt un sarežģītāk uzdot jautājumus par ilgtspēju, un tad mēs sapratām, ka mums ir nepieciešams šāds vadītājs un darbinieks atsevišķi kā štatvienība, kurš var apmierināt visu šo klientu vēlmu un salāgot ar mūsu darbību. Es varbūt papildinātu, es savu ilgtspējas vai korporatīvās sociālās atbildības ceļu sāku jau pirms vairāk kā 10 gadiem vienā no lielākajiem valsts uzņēmumiem Latvijas dzelzceļā, kad parādījās pirmās vajadzības no likumdošanas puses, vadība saprata, ka ir vajadzīgs kāds, kas visu to lielo bildi savēl kopā, jo tieši tā kaut kas jau tiek darīts, un it sevišķi uzņēmumos, kuros ir ļoti daudz darbinieku, jo nevelti ir šīs korporatīvās sociālā atbildība un sociālajos jautājumos Latvijā. Varbūt es tā ļoti naivi spriežu, bet tā situācija lielākoties nedaudz labāka, kā varbūt divos citos no tiem burtiem. Respektīvi, uzņēmumā bija vajadzīgs cilvēks, kas to visu ar tādu helikoptera skatu savāc, saliek, kur mēs daram to, kā mēs to varam ielikt jau kādās tabulās vai ziņojumos, kur mēs daram nepietiekami, kur mums vajadzētu papildu spēkus vai fokusēties. Līdzīgi ir arī ar Lidl Latvija, kurš jau ienākot Latvijā. Šī pozīcija bija no
varbūt ne no dienas -50, bet no dienas numur 2, ka šim cilvēkam ir jābūt, ja no šīs lielās starptautiskās pieredzes, cik ļoti strukturēti ir šīs daļas tālāk, un ka, protams, visi personāla cilvēki nevar zināt to bildi, kā tam kopā būtu jābūt, bet tam ir jābūt personāla daļas vadītājam vai direktoram. Tāpatām loģistikas speciālisti vai produktu iepirkšanas speciālisti, viņi nevar zināt visas detaļas, kā tam ir visam kopā jābūt. Un arī, Lidl kopumā pirms kādiem gadiem, ja nemaldos 10, sāka veidoties šī te pozīcija mātē un tālāk jau pa valstīm. Bet šis lielais uzdevums ir, kā es arī šeit sadzirdu, ka šis ilgtspējas vai vadītājs vai speciālists ir tas, kurš kā tāds, es arī sevi uzņēmumās iepazīstu, es saku uzņēmuma 8-kājas. Jo man ir taustekļi katrā departamentā. Man ir jāzina par katru biznesa nozari kaut kas, bet man ir jāzina viss par to, kā tas kopā saliekas. Un kurš departaments man ar savu 8-kāju taustekli ir tikai jāpakutina, un kuram jau vajag riktīgu grābienu vai sapurināšanu vai manu pieslēgšanos. Un tā ir tā lielā būtība. Jo lielāks uzņēmums, jo ar lielāku helikopteru skatu vajag šo te ilgtspējas vadītāju vai speciālistu, lai viņš to bildi spētu savākt kopā. Tā ir tā horizontālā pārredzamība, sistēmiskā domāšana, horizontālā pārredzamība par to, kas notiek. Jo kā arī izpratne. Pareizos jautājumus uzdot arī pareizajiem departamentiem, vai ne? Un cilvēkiem. Un izpratne, un te nāk tas mūsu jau vingrinājuma lauciņš dubultā būtiskuma analīze, kur saprast, vai tiešām tas, ko mēs ilgtspējā gribam darīt, par ko mēs gribam komunicēt, par ko mēs lepojamies, vai tas pat tiešām ir tas, ko uzņēmums ar savu rīcību ietekmē, un vai tas ir tas, kas ietekmē uzņēmumu. Un ja nesakrīt šie te punkti, tad tā, piedodiet, ir tikai runāšana. Vai tāda skaista darīšana, iespējams izklaides pēc. Es labprāt padalītos Antras teikto papildinot, ka vismaz mums ir izdevies, un par ko es priecājos Latvijas Finierī, ka ir šis te helikopteru skatījums ir vajadzīgs, un mums labāk un labāk arī izdodas, un ka pie šī te helikoptera tā veidlodziņa, tas sēž valdes priekšsēdētājs valde, ka šī ir tēma, par kuru mēs diskutējam, un šīs te prioritārās jomas arī izvēlamies. Protams, ilgtspējas vadītājs šo te dod tādu neizbēgamības sajūtu, un ka mums kalendāros šīs te sarunas ir, un jau gatavojas, un ir metriki, un kā mēs tam ejam cauri, bet tomēr ir ļoti būtiski, ka vadība ir tā, kas pati tic, ka šīs ir tās būtiskās jomas, un ka arī vadība kaut kur ir tas 8-kājīts. Ne tik tas nabaga ilgtspējas cilvēks, kuram ir tikai 2 rokas, bet lai te viņam patiesībā ir tās 8. Bet tas ir atkarīgs no uzņēmuma. Es tieši gribēju arī teikt, ka ir vairāk uzņēmumu, kuri, vismaz tā mana pieredze, ir lielākoties bijis, ka redz, kur mums ir regulējums, kur ir cilvēks, ārējs vai iekšējs, tieciet galā. Un tad tieciet galā, parasti mēs to saucam par ilgtspējas supervaroņiem, kuri izdarīs visu, arī to valdes darbu, arī to kafiju, arī tos kokus un sastādīs, piedodiet, tā ir laba lieta, ko darīt. Un tad kāds būtu tas, varbūt, jūsu padoms šādiem uzņēmumiem, kā tomēr to cilvēku tad izvēlēties no tā, varbūt, sava vidus, kam tu uzticēt? Es zinu, ļoti krūts jautājums. Jūs tā kā nevarat komentēt citus uzņēmumus, bet varbūt jums ir kāds padoms viņiem. Tas nebija jautājumos, pirms tam es zinu, ko es domāju.
nav jau tā ilgtspēja raķešu zinātne. un noteikti ir cilvēki arī, jebkurš šodien auditorijā sēdošais, lielākā daļas pieņem ir personāla vadītāji, mācības spēkus arī redzu, tad es domāju, ka ik viens to var iemācīties un apgūt. Un tas tomēr ir individu līmenī, bet arī raugoties, tā, kad es meklēju cilvēkus un arī ilgtspējas lomām, tad tas, ko es meklēju un skatos cilvēku spēju mācīties, ja, šo te mācīšanās veiklību. Es neskatos uz rezultātiem, neskatos to, ko Evas Elga rādīja, ka tur 5 gadu pieredze, ja, kas ir neiespējama, vai konkrēti grādi, vai konkrēti sagatavot un iesniegti ilgtspējas pārskati vai publicēti. Es meklēju pierādījumus tam, ka cilvēks spēs apgūt jaunas zināšanas un būs vēlme mācīties un darīs to ātri un ir spējīgs mācīties arī no kļūdām, neveiksmē, ir kaut kāda pieredze strādāt ārpus Latvijas dažādās vidēs, dažādās lomās. Tā kā arī noteikti iekšēji var izaudzināt kādu cilvēku, un es saprotu, ka ir arī pieredze uzņēmumos, tā kā meklēt to cilvēku, kuram ir augsta mācīšanās veiklība, tas nozīmē, ka tas cilvēks arī apgūs šīs te ilgtspējas tēmas un lietas. Vai jūs piekrītat šim? Es varu tikai piebilst, personāla vadītāji noteikti zina tādu teicienu kā mirdzošas acis. Nu, tad tās mirdzošās acis, vai arī Edīte, man liekas, iepriekš minēja par to, ir tā vēlme un deksme, tas ir ļoti labs motivators, lai tajā attīstītos. Un mēs jau slaidos redzējām brīnišķīgu kompetenci modeli. Jā, es arī pēc tā redzētā uz ekrāna, tā skaties tā. Tas ir par mani, tas ir par mani, tas ir par mani. Ir jābūt līderim, ir jābūt pārliecinātājam, ir jābūt oratoram, ir jāstrādā ar ārprātīgu datu apjomu, ir jāmāk paklusēt, ir jāmāk runāt ar vadību, ir jāmāk runāt ar veikalu pārdevēju, ir jāmāk runāt ar personāla speciālistiem. Katram ir jāpiemeklē savs vēstījums, viņa valodā ir jārunā, tad ir jāskatās dati, tad ir jāsalīdzina ar citām valstīm. Tas ir, es teiktu tā, ja mēs gribētu tagad izstrādāt mācību modeli, mācību saturu bakalaura studijām, es būtu pirmā, kas lektu kājās un teiktu, nē, nedariet to. Tāpēc, ka jo vairāk dažādu citu izglītību ir, it sevišķi, ja mēs runājam jau par vadītāju līmeni, jo labāk. Jo, ja mēs runājam par datu analītiķi vai par kādas specifiskas jomas, nezinu, būvniecība vai tieši personāla jomā, kas ir dažādība un iekļaušana vai gender pay gap, tādas algu plājas, nu, tādi specifiskāki, tad varbūt tas ir tas, bet ja jums kādreiz prasa padomu, kur meklēt kādu cilvēku, meklējiet tādu, kurš mācās, ir gatavs mācīties, strādā ar daudz informācijas, strādā ar daudz lietām vienlaicīgi. Nu, mēs ļoti labi nonācām pie mana tāda vēl viena lielā bloka jautājuma. Kā jūs attīstat šo cilvēku kompetences iekšēji uzņēmumā? Tas ir viens. Un kam būtu jāmāca šī ilgtspējas vadītāja? Es saprotu, bakalaurs nedara, jā? Varbūt citās domās. Maģistrs vēl mazāk. Tad 2 jautājumi. Viens, kā jūs iekšēji nodrošināt, ka šie cilvēki, tad viņiem ir kur mācīties, ja? Un būt tās mirdzošās acis, tā kā paliek zinošākas arī, ne tikai mirdz. Un tad ir otrs, jā, kam būtu tā kā pamatus jāieliek par šīm zināšanām? Jā, nu mums pašiem nav izdevies izaudzināt savu ilgtspējas vadītāju. Tajā laikā, ka par ilgtspēju mēs atbildējām visi un darbojāmies visi, es pats tiku pie Agneses kursos, KSA Latvija kursos, un tas iedeva tādu plašumu pašam arī domāšanai, bet es nepretendēju, ka es esmu ilgtspējas vadītājs. Kā attīstīt ilgtspējas vadītāju kompetences, man ir grūtāk
teikt, bet ne bakalaurs, ne maģistrs. Tas, pie kā noteikti ilgtspējas vadītājs strādā, ir atkal ar šīm dažādām rūpnīcām, departamentiem un mazāk varbūt ar kaut kādām teorētiskām programmām. Bet, ja mums rūpnīcā, piemēram, būtiskās tēmas ir elektrība, biomasa vai gāze, ko dedzinām, ir līmes, kas ir ar kaut kādām ķīmiskām formulām un rada emisijas vai atkritumi, kas varbūt ir iespējams vairāk šķirot. Un ja šīs ir prioritārās jomas, tad ar konkrētiem jautājumiem, ar rūpnīcu cilvēkiem arī notiek darbs. Un tādā veidā gan tiek evanģelizēta šī ilgtspēja kā tāda, bet caur precīzajām lietām, kas ir cilvēkiem arī stipri saprotamāka. Jo vai katram, Latvijas finierie, es domāju, ka mums beigās būs iesaistīti vairāki simti cilvēki, un vai katram ir jābūt prioritāri ilgtspējas? Droši vien nē. Tā ir jābūt ikdienas sastāvdaļai katra lēmuma pamatā. Tu skaties uz savu lēmumu caur uzņēmuma stratēģiskajiem korporatīvās sociālās atbildības punktiem. Vai tas, ko es daru, tajā jomā dod labāko? Un tas ir sākot no līnijas menedžera, kā es runāju ar cilvēkiem, kā es uzmundrinu savus darbiniekus, gan to, kas ir tas kokmateriāls, ko es lieku iekšā un no kurienes tas kokmateriāls nāk. Visiem ir jāzina kaut kas par visu, bet visiem jau nav viss jādara. Es atvainojos piebilst, šis, ko Antra minēja, tas ir pat standartā ierakstīts saucās korporatīvā kultūra pie pārvaldības sadaļas, un tur ir jāspēj gan nomērīt, gan ietekmi izvērtēt, gan finansiāli saprast, vai tas mūsu uzņēmumu gremdēs vai cels. Mūsu visi ilgtspējas cilvēki ir absolvējuši atbildīgu biznesa vēstnešu programmu. Tā kā, un tā ir programmas absolventi, tātad, nemaldos, vairāk kā 113 cilvēki, 133 cilvēki. Tas bija mans pirmais avots, kad pirms gada es meklēju arī ilgtspējas vadītāju. Tātad skatīties tieši starp šiem 133 cilvēkiem. Un pēc tam otrs bija skatīties visus uzņēmumus, kuriem ir dimanta un platīna ilgtspējas indeks, un LinkedInā sameklēt cilvēkus, kas ir strādājuši pie šo ilgtspējas indeksu pārskatu un pierādījumu iesniegšanas. Bet Lielbritānijas centrs radošai attīstībai ir šo modeli 70-20-10 darbinieku attīstībai ievies, kur 70% ir darbinieku attīstība darbu darot, praktiski, pie reāliem projektiem un reālām darba lietām, 20% profesionālā tīklošanās, un 10% formālā izglītība, konferences, semināri, grāmatas. Grāmatas mūsu darbiniekiem iepērkam vajadzīgās mācības, ļoti sekmējam to, ka viņi ir klātesoši jebkādos ar ilgtspēju, sociālo atbildību saistītos pasākumos, aktivitātēs, konferencēs, izmanto dažādas bezmaksas iespējas, tepat Latvijā, Baltijā, Skandināvijā, bet tā patiesa attīstība tīklo, tātad tīklo ar kolēģiem, dodas pieredzes apmaiņās, bet tā reāla attīstība jau notiek darot konkrētos jaunos projektos uzņēmuma iekšienē. Jā, mūsu ilgtspējas cilvēki arī ir pabeiguši šos atbildīgi biznesa vēstnešus, bet vēl, kas mums ir ļoti palīdzoši, šis mūsu korporatīvais muskulis, tātad mūsu mācas organizācijā ir šī ilgtspējas valde. Un valdē ir cilvēks, kurš ir akadēmiski iegūs grādu, es baidos samaloties Nīderlandē vai Dānijā, šo ilgtspējas izglītību. Un tas ir ļoti palīdzoši, jo taupa mūsu laiku, izdomājot pašiem savus mērījumus vai prioritātes vai kaut kādas citas virzienas. Tā kā es
es lieku savus 5 centus par šo te akadēmisko pieeju, jo tas sistematizē zināšanas un palīdz varbūt izvairīties no tādiem kāpšanas uz grābekļiem. Mūsu uzņēmums arī nav unikāls. Mēs arī esam beiguši kursus pie Agneses. Bet tas bija tā kā pamats, lai saprastu, kas notiekās, kādā virzienā jādomā un lai saprastu elementāros jautājumus ilgtspējas jomā. Bet galvenā jau apmācība notiekās cilvēkiem, komunicējot savstarpēji iekšienē ražošanā, ar kolēģiem un iepazīstot visus procesus un tādējādi attīstoties. Protams, arī papildus atbalstam savu ilgtspējas vadītāju jebkādās iniciatīvās, jebkādos kursu apmeklējumos. Savādāk jau nevar visu laiku. Šis ir visu laiku vienots, bet nepārtraukts mācību process. Antre? Man pat radās tāda ķecerīga doma. Man, pateicoties mūsu uzņēmumu mērogam, ir iespēja strādāt ar daudzu valstu korporatīvās sociālās atbildības ekspertiem, speciālistiem. Un daļa no viņiem ir tiešām ļoti labi izglītoti tieši sustainability, kā biznesa augstskolu sastāvdaļās, bet lielākoties, tā ir Vācija, Nīderlande, Zviedrija, Lielbritānija, ir Francija, ka varētu kādi uzņēmumi, kas Latvijā grib kļūt par ļoti, ļoti lieliem, ka varbūt varētu kādus savus cilvēkus aizsūtīt mācīties. Tu, dārgais, mācies 4-5 gadus, atbrauc, strādās ar mums, bet šādi visaugstākajā līmenī to tad tālāk vest uz priekšu. Tā būtu tāda vērtību lieta, bet tā būtu mana tāda liela cerība, ka ja kāds uzņēmums varētu aizsūtīt kādi, un ja mums Latvijā veidotos jau šādi 4-5 akadēmiski izglītotie, tad tālāk jau varbūt viņi varētu vēl uz tām universitātēm palīdzēt vairāk. Jā, bet varbūt Latvijas augstskolās tomēr varētu veidot to mācību programmu, lai arī Baltijā ir kāda šāda te ilgtspējas mācību programma un mācamies te patās Latvijā un pie mums brauc mācīties. Kā moduļi, es šobrīd vēl neredzu, ka būtu iespējams pat tuvāko 4-5 gadu laikā savākt tādu pasniedzēju kopumu, lai varētu uztaisīt ilgtspējas programmu bakalaurā. Jā, man ir grūti iztēloties, kurai bakalaura programmai nevajadzētu kādu sadaļu par ilgtspēju. Latvijas finierim ir cieša sadarbība ar vairākām augstskolām, un mēs paši vadītāji arī dodamies pie studentiem kā pasniedzēji. Bija Jelgavas augstskolā taisni par tēmu ilgtspēja, un jaunieši ar šo tēmu nebija līdz šim saskārušies, beidzēji, laikam 4. kurs. Tā kā, integrētu un būtu aptuveni tas pats stundu skaits, kas KSA Latvija kursos noteikti pa ļaunu nenākt, un tad ilgtspējas vadītājiem arī būtu vēl stipri vieglāk ar savu komandu strādāt, jo pašā Latvijas finierī tehnologi, mehāniķi, kvalitātes cilvēki, ja šo jau būtu mācījušies augstskolā, nepārspīlējot, tad noteikti tā sistēma kopā strādāt labāk. Tā ir tā ideja arī par to, ka ja mēs biznesa vadību turpinam mācīt pēc iepriekšējām teorijām, nevis pēc tās jaunās pieejas, tad mēs nevaram īsti gaidīt, kad arī vadītāja līmenis būs savādāk domājoši. Jā, vēl Edītiem. Jā. Tas, ko es gribēju teikt, ka noteikti tām lekcijām, programmām, informācijai studentiem augstskolās par ilgtspēju, tur noteikti ir liels potenciāls. To es vienkārši redzu pēc mūsu darbiniekiem. Mums ir vismaz reizi mēnesī ilgtspējas stundas, ko mēs ieviesām. Man liekas, ir gads pagājis, kur nāk dažādi ārēji lektori un stāst par dažām
ar ilgtspēju saistītām tēmām. Un, ziniet, tās ir viens no populārākajām. Mēs to, principā, tas notiek webināru veidā, attālināti, un pieslēdzās katrā reizē teju 200 darbinieki, kas ir liels, tas ir teju gandrīz pusi no uzņēmuma darbiniekiem. Tā kā tā interese par šīm tēmām šobrīd arī sabiedrībā un darbiniekiem ir milzīga. Jā, paldies. Un tad, lai tā varbūt mēs apkopot to, ko jūs minējāt, es gribētu, lai jūs padalāties ar jūsu redzējumu, ko mums vajadzētu darīt tālāk. Mums ir vairākas versijas. Mums ir versija, ka ir vajadzīgs profesijas standarts, bet, kā mēs zinām, tas ir tikai tāds Latvijas pieeja izglītības sistēmai. Varbūt mums ir vajadzīgas kompetences izkartēt, kā kāds ētikas kodeks, ko nozīmē būt labam ilgtspējas vadītājam, speciālistam. Kas mums būtu jādara tālāk, lai šo sistēmiski sakārtotu, kā es saprotu, nevis iekaltu akmenī, bet lai padarītu to maināmu pielāgojumu, kas mūsuprāt būtu jāizdara un kam? Es jau tev neko jaunu neatbildēšu. Vismaz viena doma. Redz, mēs jau te paši tādi beidzēji klubiņš. Un kādā veidā panākt, ka beidzēji būtu, 3 gadu laikā daži tūkstoši. Tas nemaz nav nereāli. Tur bija tā igauņu iniciatīva, neatceros, kā viņi saucās dažus gadus atpakaļ, ka tomēr arī tā bija valsts programma, zinot, ka Igaunija šis ir būtiski, kaut līdzīgi kursi kā KSL Latvija kursi, bet kas ir pieejami, valsts atbalstīti, reklamēti un tā tālāk. Tā varētu būt pieeja. Es šeit arī sliektos multiplicēt, apskeilot, tā teikt, atbildīgu biznesa vēstnešu programmu, to likt, ja tās būtu kādas jau noteikts biznesa vadības, uzņēmēja darbības inovāciju programmas sastāvdaļas kā modulis, es domāju, ka tas jau būtu tāds ļoti strukturēts, praktisks sākums. Jo tad šie cilvēki arī būtu kompetentāki runāt par to plašāk un tālāk un skaļāk un vairāk. Jā, es kā akadēmiski izglītots cilvēks noteikti raudzītos arī uz augstskolām un universitātēm un noteikti mūsu paneļa diskusijas dalībniekiem pievienotu arī augstskolu pārstāvus mācību spēkus un noteikti pārunātu, tā varētu būt tāda, viens fórums, kuras noteikti redzu ar universitātēm, augstskolām saprast, kas ir tās iespējas, vai ievīt to ilgtspējas tēmu jau esošos kursos mācību programmās kā elementu, vai arī tomēr jau virzīties un veidot, teiksim, kādu no šīm speciālista mācību programmām Latvijā un piedāvāt, un varbūt būt pirmajiem Baltijā, kas to piedāvā. Un otrs, kas man liekas ir ļoti būtiski, ka mēs arī, tātad mums ir 133 atbildīgi biznesa vēstnešu programmas absolventi, noteikti aptuveni tā kopa, ilgtspējas profesionāļu kopa varētu būt līdzīgi. Ir ļoti svarīgi, ka notiek arī diskusija šīs te ilgtspējas profesionāļu un šobrīd praktiķu lokā un saprast, kas ir tas viņu sagaidījums, viņu vajadzības un viņu redzējums par viņu attīstību, kādas ir tā nepieciešamība un arī uzturēt to tīklojumu dzīvu. Es vēl pie visu varu tikai piebilst, ka sabiedrības izglītošana kopumā, jo tas arī piemērs no mūsu organizācijas, ka mēs daudz ko darām, daudz paši cilvēki darbojās šajā ilgtspējas jomā, vairāk par šķirošanu, par resursu taupīgu izmantošanu. Un tad, kad mēs paaicinājām Agnesi pie mums uz gandrīz 3 stundu webināru, cilvēki kaut kā savādāk to ieraudzīja to kontekstu, to helikopteru skatu, kas arī tika minēts,
kā tad tas viss liekās kopā un kas vēl bez tā, vai mēs šķirojam vai izslēdzam gaismu vai braucam ar divriteni, kas vēl ir tās lietas un kā tas viss ir saistīts. Tagad es domāju, tas noteikti var palīdzēt mums ātrāk virzīties uz priekšu šajā ilgtspējas virzienā. Viss jau laikam ir pateikts. Valstiskā līmenī tam jābūt prioritātei un visai sabiedrībai jāmaina noteikti domāšana un jāpieņem šīs lietas, ka tas ir mūsu visu labā. Jāizglīto jaunieši arī augstskolās. Tā kā Pauls teica, 4. kursā redz studenti nemaz nezina tādus jautājumus, tādas lietas nemāca. Vismaz elementārā līmenī Agnesei jābrauc un jāstāsta. Jā, es piekrītu. Mums visiem jābrauc un jāstāsta. Visiem, manuprāt, ir jābrauc. Varbūt mums jātaisa tāda, mums ir absolventu kopiena, ja, tas ir tāds labs vārds. Un varbūt tiešām katram jāpaņemās tāda viena stundas lekcija visās vai mājas programmās, kura pats ir mācījies to izdarīt, bet tas mums jārunā laikam tad ir iekšēji. Vai ir vēl kāda doma, kas ir aizķērusies, ko jūs gribētu nodot mūsu klātesošiem skatītājiem arī tiešraidē, un ir kāda doma? Man ir lūgums neuzlūkot ilgtspējas vadītāju vai korporatīvās sociālās atbildības vadītāju vai korporatīvās atbildības vadītāju, lai kā tas tiktu nosaukts, ka tagad tas atnāks un gada laikā visu atrisinās, visu saliks un visi dziedās vienu dziesmu. Nē. Tas būs smags, lēns, dažkārt priecīgs darbs, bet katrā ziņā gala rezultātā ļoti jēgpilns, un beigās varēs paskatīties, ak, Dievs, atcerieties, kā tas bija toreiz, un kādi mēs esam tagad. Tikai nesagaidiet, ka to izdarīs tas viens cilvēks vienā brīdī, vienā īsā brīdī un atnesīs visus paplātītas. Paldies! Jā. Plus vēl tāds mazs aicinājums paskatīties apkārt. Mēs dzīvojam brīnišķīgā vietā, kur ir dabas resursi, ir meži, ir ūdeņi, ir izglītoti cilvēki. Un tas, kas būtu nepieciešams sabiedrībā, valdības līmenī, arī tomēr diskusija, kas ir tā Latvijas finiera ilgtspēja. Jo vienkāršākais ir paņemt to, kas ir labs visai pasaulē vai visai Eiropai, bet Latvijas ilgtspēja noteikti var atrast savu vēl labāku ceļu priekš visiem mums, jo ilgtspēja jau strādā priekš mums, kas te dzīvo. Ja papildinājumu vairs nav, tad no manis pēdējās 2 lietas. Atbildīga biznesa vēstneša programma. Paldies par atzinīgiem vārdiem. Rudenī notiek vēlreiz www.abv.lv. Piesakieties, mēs jūs gaidīsim. Un turpināsim jums stāstīt lielo helikopteri un praktiskus risinājumus. Un otra lieta, mēs 30. maijā 3:00 tiekamies Eiropas parlamenta deputātiem, jo ilgtspējas jautājumi ir Eiropas līmeņa jautājumi. Mēs esam atkarīgi no tā regulējuma, tāpēc būs iespējas uzdot jautājumus. Par to sīkāk jūs varat atrast arī informāciju pie mums mājaslapā, un ja kāds vēlās klātienē piedalīties par šiem jautājumiem, uzrakstiet mums e-pastu. Paldies, un mēs tiešām šobrīd beidzam.